klāt 28. novembra vakars, un jums tas, protams, neko nenozīmē, bet man tas nozīmē ļoti daudz, un es jums pastāstīšu par to. Šobrīd ārā tur drūmie rīdznieki jau nāk uz mājām pēc darba, kāpj pāri Dubļainām pērķiem, iet pie savām dusmīgajām sievām, niķīgajiem bērniem, lai rīt atkal iet uz darbu. Nu, es tam drūmumam neļaujos. Es daru to, ko katru mēnešu šajā datumā. Uzpildu vanniņu, paņem šņabīti, paņem gurķīšus. Man ļoti patīk tradīcijas. Aizmirst putas. Hei! Čau, čau! Nu, čau! Ir jau 11. Nu, par ko tad pirmais šauts? Nu, par Budu, Ganešu, Vējmāti un visiem pārējiem tajiem mīļajiem dieviņiem. Labi. Nu, priekā. Klau, tu vispār esi vannā? Jā, esmu. Klau. Zini, par ko šitais nākamais šauts ir? Par visiem Latvijas ornitologiem. Jo, ko gan mēs darīt? Ja baloti būtu strauss un strauss būtu balots, ko? Priekā. Priekā. Un kā iet ģetai? Viņa nav sākusi staigāt? Ko? Nē, vēl nē. Viņai taču tikai 3 mēneši. Parasti bērni staigā aptuveni, viņam paliek gads. Klausies, es ar tevi gribēju parunāt. Nē, nu tāpēc jau mums ir 28. datums. Jā, lai mēs visu kārtīgi izrunātu. Es vakar biju aizgājis uz tirgu, un es tur ieraudzīju tik superīgu pižiku. Nē! Arni. Es neesmu pārliecināts par visu šo. Es saprotu, ka mēs bijām tuvi draugi, nešķirami draugi. Studiju laikā un pēc tam, kad gribējās ieviest kaut kādu kopīgu lietu. Nepazust, nezaudēt kontaktu. Kad es aizbraucu uz Groningenu un... Bet tagad es esmu precējies un nu jau man ir 2 bērni. Šis viss liekas lieki. Es nezinu, man laikam šī tradīcija šķiet debīla. Armand. Man šķiet, ka mēs vairs neiedaramies viens otru pasaulē. Un es laikam esmu gatavs ar tevi iedzert pēdējo šotu. Nu tad dzer arī to savu pēdējo šautu. Es gan šaubos, ka tas būs tos pēdējais šauts stulbais alkoholiķi. Lai tev forša dzīve, ar tev drūmo sievu, stulbo darbu un cikiem dēmoniem.
Jā. Nu, čau. Armand? Nu, ko iedzeram tad vēl vienu? Iedzeram par tevi, par mani, par mūsu saglabāto mātes dienu, par tradīcijām un arī par to tavu skolniecīti, ko drātē. Sievai nezinu. Arni, tu stulbs esi? Kāds nemēdzi? Tu domāji, ka es nezinu? Es izstāstīšu tavai sievai. Beidz. Jā. Tas nav nekāds skolnieks. Jā. Tu vari neslēgties aiz tavas stulbās sejas. Dirstēji, dzirdi? Ej, tu dirst! Es tev sačakarēju par visu dzīvi. Izdzimteni, es tev galvu! Dzīvē ir augšas, un dzīvē ir arī lejas. Tradīcijas sākas, un dažkārt tās arī pazūd. Un droši vien svarīgi ir, ar ko mēs tās kopā piekopjam un kā. Nu, katrā ziņā man ir liels prieks, ka šī man tradīcija tik drīz nebeigsies priekā.